Nolicens. Vēl viens. Hop. Es teikšu tā, ka vadāmība ļoti viegla. Viņš ļoti viegli vadās. Plus tas, ka štai priekšā laba riepa. Medzellers 360. Nu ko, priekšā pirmais kalniņš. Skatāmies, kā mums būs. Smiltiņi ļoti irdeni, bet iet. Super. Tā skaņa vienkārši perfekta. Bomba. Labs. Labais. Kā jums tā skaņa? Labs. Palielam par šo mocu viss ir skaidrs. Viss ir skaidrs. Man ļoti patīk. Nu čau visiem, motorandiņš numur 2. Kāds laiciņš nav bijis motorandiņš, bet centīšos laboties. Visi pateicoties jums, obligāti tāpēc nospiežot laiku uzreiz pašā sākumā šim video, padalāties un, kam ir iespēja, noteikti atbalstiet mani Patreonā ar 1 kafiju mēnesī, lai šādi video taptu vairāk un labāk. Honda XL 650 V Transalps 2003. gads. Esmu jau ar viņu izbraucis, un es teikšu tā, manas pirmās emocijas ir diezgan ļoti pozitīvas. Varētu īstenībā visu laiku tā būt tā pī video, bet tās emocijas tiešām ir tik superīgas, ka gribu tikai teikt pozitīvākā par šo te motociklu. Neņemsim to, ka vizuāli jau mocis ir apskrāpēs, viņš ir bijis piedzīvojamais, jā. Šis mocis vispār ir idejiski, man liekas, ka domāts vairāk kā túringam, vai ne? Tour enduro viņš skaitās, jā. Bet esošais saimnieks viņu dzen arī pa Latviju, pa tetiem. Lūk, arī ir 9. mite aizmugurē, standarta normāla riepiņa Latvijas apstākļiem. Un priekšā Medzellers MC 360. Ļoti labi. Par riepām nestāstīšu neko, es tikai varu pateikt, ka Medzellers šitais ļoti labi strādā priekšā. Un 9. mite klasika. Vizuāli zems. Clearance ir ok, viņš nav nekāds no augstajiem, un viņš arī nav ļoti zems. Ļoti labs motocikls. Vizuāli viņš ir ļoti simpātisks. Jā, kas viņam būtu, viņam varbūt pagrieziens, kaut kāds gaišos ielikt, tam līdzīgi, bet viņš ir vizuāli simpātisks, izņemot V-stiklu priekšā. To mēs neskatāmies. Ir pāris, protams, uzlabojumi nepieciešami, varētu būt tādi, kas kaut ko uzlabot, jā. Pagrieziens ir vienkārši, pagrieziens ir gandrīz tikpat liels kā aizmugurējais lukturs, ne? Varētu nomainīt. Kas man ļoti nepatīk, tas ir V-stikls. V-stikls tas ir vienkārši atbaidošs. V-stikls ir vienkārši atbaidošs, viņš ir jāsamazina, nezinu, uz pusi mazāks, jo tas pirmkārt tā kā braucot ir ļoti bīstam. V-stikls uz šose vispār pilnībā neko nepalīdz. Es jau tur rādīju, pasies tagad video, vējš tāpatās iet sejā. Ja tu noliecies zemāk, bet tad ir jāsēž, varbūt kaut 1,65 m, 1,70 m augumā, viņam būs ideāli, bet ja tu gribi pat šoseju, lai tev nepūš vējš, tad tev vēl jāliek papildus, ir, jā? Papildus mazais V-stikliņš, bet nav nekāda jēga. Tā kā sakal, ka brauc baigi, viņš ir tuvu, jā, var dabūt pa acīm, pa rīkli, ja esi stojkā, jā, un tad bīstam, tāpēc jāmaina. Manam augumam, man ir 1,80 m, manam augumam ļoti labi. Es varu teikt, ka es gandrīz abās pusēs, ja varētu bikiņu spiedienu riepās nolaist, es varētu uz pilnu pēdu, apsēsties. Sēžot ir ļoti ērts. Sēžot
Viņš ir ļoti ērts, beņķis viņam ir oriģināls, šis ir oriģināls beņķis, vēl joprojām nav sapliest, mīksts, plats, pasažieriem arī diezgan ērti, kur apsēsties. Pēc sajūtām es teikšu tā, uzreiz ir vieglāks nekā man. Viņš ir vieglāks. Kas šeit? Viņš ir tāds ļoti tāls. Ja man te patās viss ir, jā, tā liekas, ka man te patās, nu tās sajūtas, ko es jums tagad stāstu, jā, pirmās emocijas. Viņam tā priekšē ir ļoti tālu. Tāda liekas, ka ļoti tālu. Bāki nav apjomīgi. Es precīzi nemācos pateikt, šis video nav par tehniskajiem rādītājiem, bet tieši tā vairāk par manām emocijām, ko es izjūtu ar šo moci izbraucot. Reku, rallija túrings, jā, rallija. Tas nosaukums vien jau te mocim iedotā tiešām. Un tas izpūtei skaņa ir vienkārši bomba. Piedarbināsim moci. Kā ducina, ne? Labs izpūtējs ismā. Cool. Un tas tā skaņa vien jau iedod tam mocītim tādu jau sportisku garu. Oriģināli viņam nāk divi pipsīši ārā. Tāda, vispār nesimpatisks. Priekš manīm var nepieciešams ir pacelt to stūri augstāk, lai stāvus būtu ļoti labi, ērtāk. Bet tas ir katram individuāli piedzenās pēc saviem parametriem. Izbraucām pa smiltiņām. Vienkārši tas mocīts turās. Dod virsū, viņš vadās. Protams, paldies riepām. Jā, apgriezieni ļoti. Šie divi cilindri šim te dzinējam strādā vienmērīgi. Ko es uzreiz izbaudīju, kas manam mocim ir liels mīnus, ka viņš tāds saka, raustīgs, ģorganīs, jā, raustās. Kā bišķiņa atmet, man uzreiz pilnīgi viss tāds viņš raustās, jā. Šeit viss tā laideni, plūdeni strādā un nekāda vaina nav. Ļoti tāda eleganta, mierīga, forša braukšana sanāk visu laiku tev. Šosei, komforts. Es jums teikšu tā, uzspiedu, labi, riepas ir pumpens, jā, redziet, ir pumpens, virs 120. Es uzspiedu, lai sajustu, nebija vairs komforts. Pulsāt un veistiklam, ka tev nāk sejā un neliela tāda vibrācija jūtam ir. Gribētos varbūt pamēģināt, kā ir bez pumpeniem ar normālām tādām ielas riepām, tad jau noteikti pavisam cits komforts. Bet viņš turās 650 kubi, apdzīt var, tākām pilnīgi forši. Grantene, viņš ļoti labi vadās. Viņam bija diezgan tāda baigi interesantā specifika, es nezinu, es to personīgi izjūtu, kad iet pa grantenēm, viņam tā vadāmība ir savādāk nekā uz kaut kādām smiltīm vai taciņu pa mežu ceļu ļoti labi. Prasītos, jā, amortizāciju uzreiz uzlabot, jo pāris vietās man bija tā, kad es viņu kaut kur nedaudz tā kā izsitu, jā, tur, varēja just, kad ir bišķiņā asāk. Kā pirmo motociklu es jums noteikti viņu rekomendēju cilvēkiem, kuri vēlās mierīgi, eleganti braukšanu. Ar viņu arī var paraļļot. Rallī tomēr, jā, var ņemt. Ja godīgi, es šādu gribētu. Nenosaukšu cenas, internetā jāskatās, viss atkarīgs no stāvokļa. Šis ir konkrēti 2003. gadu. Un viss jau pārējais tiek jau aplīts jau pēc tavām vēlmēm. Gaisma. Par gaismu nemāciešu teikt, kā spīd. Šeit priekšā ir parastās halogēna, aizmugurē arī parastā halogēna. Protams, to visu var nomainīt uz kaut kādām leida, jā, pagriezienu. Tieši tāpat šitos ten paskaties, jā, kulaka lielumā pagrieziens. Come on. Tas arī iespējams nomainīt uz kaut ko jaunāku, foršāku. Kas īstenībā man ļoti patīk, kad, ja tu kaut kur mežā rūcim, tu gribi vienkārši palādēt bateriju, kaut kā telefonu, powerbank, jā, tu vari izslēgt gaismas, viss, mocim rūcot, vari izslēgt ārā un, kā saka, lādēt, jā. Tas ir man baigais pluss. Manam mocim tas ir mīnus, kad es piedarbinu, man jau automātiski iedegās tuvās gaismas, man nav opcija ieslēgt ne gabarītus, ne izslēgt vispār ārā. Tas man patīk, jā, viņam lūk šeit slēdzīts. 3 pozīcijas, izslēgti gabarīti, tuvjā, un tāpat tās tuvie tālē, vienkārši mainot, jā. Tie, kas zina, Honda ir leģendārs, konkrēti šis te modelis ir leģendārs, kas nelūst un labi kalpo. Jā, kas man patīk. Kas saimnieks arī uzlicis quadlock ir. Quadlocks tā ir forša universāla. Es paņemu savu navigācijas telefonu, uzlieku un viss. Vienīgais, kas man nepatīk, es nezinu, citiem baigi patīk, bet labi, ne par to. Tas vibro dempers, jā. Nezinu, redziet, tad viss viņš vibrē, jā. Man gribās tā statistāk. Viņam vadāmība ir tāda stabila.
Viņam nav tā, ka kaut kur mētā. Varbūt tāpēc, ka viņš ir zemāks nekā manējais. Šeit likās, ka šis ir daudz stabilāk nekā man, jo ar viņu varēja viegli manevrēt. Pa paneli, jā, te ir vecs, atceramies 2003. gads, bāku rāda. Neitrālo rāda, nerāda, kur ātrumu pagriezieni ir, tālās gaismas, temperatūra, pulkstens. Nu, ko jums vairāk vajag? Jā, šeit ir uzlikts 12 voltu, jā, lādēšanai. Vēl varat jūs pielikt daudz dažādas lietas, aksesuārs. Viss ir, protams, apgreidojums pēc jūsu pašu vēlmēm. Ja jums kaut kāds neskaidrības jautājumi, ir kaut kādi jautājumi par šo konkrēto motociklu, par konkrētu šo te Transalp XL650V, droši rakstiet komentāru, atbildēšu uz visiem, centīšos atbildēt uz visiem. Es izstāstīju, kā minēju sākumā, savas pirmās emocijas. Motorandiņš numur 2 bija, uzreiz pasaka rezumē kopējo. Šādu motociklu es sev gribētu, jā. Es sev gribētu. Viennozīmīgi saku jā. Ja jums budžets kaut kāds ierobežots, ņemiet, nenožēlosiet, ieliksiet, pārstur detaļas, salabosiet, sataisīsiet, un jūs brauksiet, viss bēd nezinot. Nu, tā skaņa vai ne? Tā skaņa viena iedod tā, ka sirsniņai liek pukstēt. Liels paldies tev, Kristap, kā uztecēji savu motociklu priekš motorandiņa. Liels paldies tev. Ierakstiet, draugi, uzreiz komentāru, saspiežam laiku. Paldies Kristapam ierakstam. Paldies, ka skatījāties. Cerējams, ka jums nedaudz vairāk tapa skaidrs par šo te motociklu. Kāds ir tas mans emocijas. Varbūt jums kaut kādi jautājumi rodās, kā jau minēju, rakstiet komentārs un tiekamies tā kā pērkam šitādu Transalpiņu. Būt, man liekas, piķis ar paņemt viņu īstenībā. Uztaisīt tādu vai nu ceļošanai, vai nu dragāšanai. Pārdot savējo. Ko sakat? Pārdot savējo, Yamaha noņem, paņem šitādu vai paņem kaut ko jaunāku. Labs, jā. Super. Ok, paldies, ka noskatījās motorandiņu numur 2. Tiekamies takās un nākamā motorandiņā. Paldies tev! Čau visiem! A few moments later. Ļoti ērti. Tu sēdi vienkārši tā kā uz cruise liner. Esmu līdzīgi pasēdējis tas pats, kas Honda Varadero, Suzuki V-Strom, kaut kas līdzīgs. Tikai šis ir nedaudz maziņāks, bet sēdpozīcija ļoti ērta, uz šoses ļoti ērti. Un arī šādi te pa takām pabraukt arī ir ļoti ērti. Bišķiņ, protams, prasās stūri piepacelt, lai būtu pavisam ērta pozīcija. Man, jā, gribās, jo esmu baigi daudz saliecies. Ar to skaņu vienkārši gribās tikai iedot ručkā. Ļoti labi badās takās, ļoti labi. Redziet. Vārtīgi uzdot gāzīt. Šādi te arī baigi viegli. Viņam tas balans ir tāds, ka, ļoti tas izsvarojums ir tik viegls, ka, nezinu, jo vairāk brauc, jo vairāk patīk. Tāpēc ir jābrauc. Dodieties dabā, kungi un dāmas. Jo vairāk brauksiet dabā, jo lielāk piedzīvojam, vairāk emocijas.